Čau. Sen nav nekas likts iekšā. Jā, tūlīt tuvojas lieldienas, principā pēc pāris dienām, un es izdomāju, respektīvi mans busiņš tirgojās nost, un man viņam eļļas tece ir. Mēs jau mēģinājām viņam nomainīt karterim blīvu. Tur vispār blīvs nebija, tur bija kaut kādi, nezinu, puņķi, tur bija kaut kādi. Kur tu vispār? Vai notīries tu vispār? Re, kā izskatās. Te, kur vajadzēja būt blīvei, tur nekā nav. Un brīnums, kāpēc līst eļļa? Protams, te tak nav nekā nahren vispār. Pa blīvs, tā pat grūti nosaukt. Respektīvi uz to, tā kā mēģināju salabot, tas beigās rezultāts nedeva. Kur man tas maks vispār? Es vienmēr to maku kaut kur iebāžu. Man tā nav maka, man tā karta tikai. Jā, pareizi. Ārēji saulīt, 37,3. Nu, nevis laukā, bet man 37,3. Es esmu tā kā slims. Iesnas, galvasāp un tā. Bet baigi negribās Norvēģijā notirgot savu busiņu ar tekošu pilošu eļļu, tāpēc par cik karters ir nomainīts, tagad jāizbrauc, jāpaskatās, kas vēl varētu būt. Viena no lietām varētu būt tur pie Kureļulei. Es paskatījos, kaut kāda oriņķa varētu būt, ka beigti tur ir. Tāpēc aizbrauksim, pastīsimies. Bet priekš tā mums vajag kaut kāds instruments. Ar pirkstiem jau baigi nevar atskrūvēt vaļā. Neko baigi traki šodien nedomāju trakot, jo nav forši tādam puslimušam staigāt riņķī. Bet, jā, savādāk es nenotirgošu to busiņu. Un man arī nebūs mierīga sirds, tāpēc aizbrauksim. Tāpēc aizbrauksim uz stāvvietu, tur, kur tas busiņš stāv. Nu, ko esam klāt? Riktīgi fēna saulīt, laikam tomēr pavasars iestājies, ne? Savādāk jau sāk apnikt visi tie sniega lieta vispārējais ūdi. Tā, nu re, kur ir mans brīnums? Skaistulis. Es viņu te nesen iztīrīju. Krēslus visus iztīrīju. Notīrīju paneli tur. Viens no kolēģiem cūķis te kaut kādu savu enerģijas dzērienu dzēra. Ielika durvīs, aiztaisīja ciet, viss nafigas smirdēt un mēslu. Bez jārā. Vispār neskatās. Tā, labi. Pastīsimies, kas nav citim vēdrā. Tas ir 2003. gada busiņš. Viņš ir Vestfālija. Respektīvi, viņam rekur ir jumts, uz jumta tā telts. Nu, tā kā ne telts, bet tas gulta. Ķipa tā kā jumta telts, kas skatās. Kračiņš kempers, vienot sakot. Un tā ideja ir tas, ka varētu būt, ka šiten kaut kur eļļa. Pie šitā tā jau sacūkot pirksts. Pie šitā te kaut kur eļļa kaut ko dara nelabu. Zem šitā sūda kaut kur. Vajadzētu sākt ar to. Tur vajadzētu sākt ar to, ka vispār vajadzētu varbūt visu izrādīt. Bet nē, mēs to nedarīsim. Ja respektīvi, ja pastās apakšā, nu te var redzēt, kad ir kaut kāda darīšana bijusi, Nu tā kamerā tā baigi nepateiks, bet tā kā lietas ir, tā baigi izteikti. Tur baigi redzēt, kad ir kaut kas ne tā. Bet lai mēs šito dabūtu nost, mums vajag šito dabūt nost.
kā minimums. Nu, savādāk netiek klāt normāli. Varbūt arī tiek klāt. Sūds viņu zina. Varbūt arī tiek. Ja rokas no pakaļas neaug, tad jau tiek gan jau klāt. Nezinu, vai tas ir mans gadījums. Labi. Tā vajadzēs kaut kādas instrumentus. Ar pirkstiem jau neskrūvēs vaļā. Elektronika. Šitie man instrumenti īstenībā, šos man brālis uzdāvināja, ka es tikko ierados Norvēģijā. Cik daudz mašīnas nav skrūvēts ar šito brīnumu komplektu. Riktīgi krūts komplekts. Bet man vajag vēl šo to. Man jāneņem tas sūds nost, jo savādāk es nezināšu, kāds ir oriņķim izmērs. Un dārguma lāde. Principā, ja sāk rakties par šito visu, tad dzīvu nedzīvu atrast. Pat Forda Taurīt neskādā veidā. Vēl joprojām te palikas no, pieņemsim, diez ar to es attaisīšu. Diez vai. Tur vajag kaut ko dusmīgāku. Plaķens moška. Un šitās te. Moška sajies, ne? Nes. Kroči jāmēģina ir. Ja man būtu sieva, noteikti man pateikt, lai es novalku jaku nos, lai nesacūkoju, bet par cik man sievas nav, tad man pašam sev jāsaka. Duks nav. Varbūt vienkārši vecas, tāpēc grūti pateikt. 40 tikko palika. Sāk jau dzīvēt laikam uz otru pusi, ne? Kas tur ir kaut kāds 10 varētu būt? Tur tikai 3 skrūs tikai tur ir. Es domāju, ka varētu normāli pietikt klāt. Tīri teorētiski. Ja varētu to kameru kaut kur ielikt, tā normāli vispār būtu lieliski. Šitie neko neredzēs. Nav jau nekas baigi jāredz īstenībā. Blīna parastās atslēgas nepaņem losas tāds. Cerams, ka ar šitām sajies. Blīna, ja nesajies, tad būs sūdīgi. Blīna, šito jau es neko neizdarīšu. Tas tā kā ķīnietis Amsterdamā. Baigā jēga nav. Ar šito es tikšu klāt. Tikt tikšu, bet es nevaru pagriezt viņu. Tev vajag 10 atslēgu, bet man jāapstās, varbūt man ir 10 atslēga. Vai ar kaut kādu līko, moška pielikt kaut kādu līko. Ar līko būtu līdzēts. Moška šitie varētu derēt. Nu šits ir mazais, šito es varētu mēģināt. Tomēr kaut kāda taisnība eksistē šajā pasaulē. Nu ne, tagad jau īstais izmērs ir. Šito liksim nost. Nu re, uzreiz tā kā pie mammītes, ne? Viss skaisti, viss. Te jau tā kā 5 zvaigžņu viesnīcā, viss skaisti, var tikt klāt visam. Tā kā bēmbis jātaisa. Tad tur vispār visus taust ir un pie zīlnieces jāiet ir. Lai saprast, kas ellē notiek dzīvē. Blin, cimdus vajadzēja paņemt. Sūdu un dūmu. Labi, jāpameklē cimdi varbūt ir. Sagāja. Redzi? Es zināju, ka tā mašīna kaut kad salūzīs un būs cimdi vajadzīgi. Bet, ja neuzvelk cimdus, tad viss izskatās tā kā
tās rokas viss nāk izstās tā kā būtu, nezinu, kartupeļas racis. Klausies, bet 10 atslēga tāpat, man liekas, vajadzēs. Nu, jābūt ir mazai 10, vai ne? Mazai 10 jābūt. Nu jā, nu ko es te čakarējos? Tāds. Nu blin, man atslēgas parastās arī tā kā ir. Tu nost. Kaut kādu uztais panika nevajadzīga. Nu jā, nu es te figi tikšu klāt. Redzi? Šitien, nu tā. Bišķīt nelielā sūdā ir ar šito tik klāt, nu tu nevar. Un mēģinās kaut kādu 10. Šitā jau ķūnētā 10, redzi? Līkā. Kaut ko es jau skrūvēs vaļā, tādi interesanti. Es to skrūvu dabūt vaļā, tev rokas salauz 2 vietās. Vācu inženieri, nafig. Un kā vispār to? Viņi ķipa var noņemt nost? Viņš ir paredzēts. Ok, labi. Ja izmanto man nedaudz smadzenes, tad jau bišķi vieglāk ir, vai ne? Ir tikai jautājums, kā es dabušu apakaļ viņu. To visu sūdu. Bet es visu 4 atskrūvēju pareizi. Blin. Jebog atmiņa sāk palikt švaka. Pamēģinās uzspraust kaut ko šitādu, ne? Šitādu te. Varbūt sajies jau. Tā kā skrūgriezis tāds tā kā vispār nekā piekļūt klāt nevar. Bet šits vēl laikam labi skaitās. Jo man bija viena cita mašīna. Nu kāds Fords Galaxijas. Tur bija viss slikti.com. Atskrēju pāris skrūvs jau. Piekusis. Sievietes laikam pie 38 vēl šeptā iet uz darbu normāli jūtās. Džek pie 37 mirst nost. Tagad ņemšana atskrējušana beigās viss būs pavēlt, ne? Es kaut kādas minūtes 5 biju norunājis, izrādāts ar izslēgtu kameru. Normāls Džeks īstenībā. Nekustījās. Nu jā, izstāst, ka tam oriņķim ir bijuši labāka laika arī. Pasties, viņam ķipa jābūt ir apaļam, cik es saprotu, bet viņš jau, jau ir tā kā kantēns jau ir. Fokusējies, kas ar tevi ir? Šitā varbūt. Jā, viņš ir pilnīgi kantēns palicis, bet mums vajag apaļ viņu. Un otrā pusē vispār nav oriņķa. Rekur. Kā lai es to parādu? Jā, rekur, redzi? Te vajadzēja būt oriņķim kā tādam, bet te viņa vispār nav. Vai es paņēmu no šejienes? Nē, es no šejienes paņēmu. No kurienes es paņēmu? Tas ir tas sūds. Tur nemaz nav jābūt oriņķim. Bet šitien točni jābūt oriņķim. Šitien viss slikti ir. Viņš jau ir ciets tā kā... Es nezinu, kas... Šits jāņem kā paraugs līdzi un jāizbrauc līdz Biltemē. Jo es pieļauju, ka no tā sūda arī nāk ārā gar malu. Forši. Padirs atslēgu. Kā mugur sāp. Jesus. Es kā baigi neko nedarīju. Pasties kādu ļots, ka te ir virsā. Nedzi? Tur viss slikti ir. Viņš ir reāli kantēns, viņš neko nedara vairāk. Labi. Mēģināsim kaut ko izdarīt lietas labā. Es domāju, mēs instrumentus varam atstāt, tāpēc, kad mēs tāpat brauksim apakaļ. Tikai šito gan paņemsim līdzi. Vajadzētu viņu kaut ko nomazgāt. Principā gumija, eļļu un oriņas iet riktī kopā un ūdens. Perfekti. Bet tas ir vecais, mēs viņu tāpat neliksim apakaļ. Viņi saka, viņam ir čau. Te vajag citu oriņķi uzlikt. Jāsāk ar biks krīt nost. Sasodīts. Dzīviet uz augšu. Bez jārā, tagad tev krīt biks nost, tev vienmēr tev viņas jāriktē tā, ka tev ir netīras rokas. Stulbums, pilnīgs. Man ir karsts tāpēc, ka temperatūra, man ir karsts tāpēc, ka ir karsts.
Noteikti kaimiņi domā, ka es te kaut ko zogu. Patiesībā tā ir mana mašīna. Ka neizsauc mentas tagad, ka kāds apzoga Volkswagen. Tie cimdi arī jāņem prātīgi nosaudā, ka es viņus gribu vēl izmantot vēlreiz. Es jau nekāds oligarks varētu vienreizējus cimdus izmest uzreiz pēc uzvilkšanas. Kaut kā varbūt nāksies tā darīt. Ne? Tīrs rokas. Bļed, nāk gan melni tāpatās. Kaut ko jau es labojis. Normāls čalis novelk vienu roku pliku, vai ne? Un ar tīro roku velk netīros cimdus nost. Nu, ģēnijs vienkārši. Eiti nost. Aizbrauksim ar elektromobīli. Jā, rekur. Redzi, uztaisīju panelītim. Kroči, es uzzīmēju paternu audumam. Pasūtīju, lai uztais man audumu. Un šitas ir 3D izprintēts. Un attiecīgi tad es viņu apvilku ar audumu savu. Un tad man ir mašīna ar manu zīmētu audumu virsū. Tā kā drīz varēšu iegādāties šitādus paneļus ar šādiem citādiem audumiem, custom made. Tā kā, jā, ja kādam interesē, tad mans uzņēmums ir PR Design. Vairāk informācijas ir Facebook lapā PR Design vai arī mājaslapā pratnieks.com. Nu, tur ir pagaidām vēl nav viss salikts, tā kā lēnā garā viss top. Bet, jā, vajadzētu būt visam labi. Tā kā... Nu, parasti viņš tā kā pats kaut ko sadara. Laikam sakautrējās šoreiz. Tā, vajadzētu kaut kur mašīnu nolikt. Tas jau ir nolicis. Es ar tā varētu nolikt. Kāpjot ārā no Teslas, nedrīkst aizmirst telefonu, jo telefons principā ir tev mašīnas atslēga. Ja te viņš izlādējies, tad principā to ir sā. Varēja bišķi saģērbties labāk. Tā kā nabaks izskatos. Kaut gan, ja tu brauc ar Teslu, tev tā padomā, ka tu esi zilais vai nu pilnīgs loks, tā kā apģērbs jau baigi neko daudz nemainīs šajā ziņā. Bet toties ļoti lēti pārvietoties. Mans mēnesis sanāks, visu mēnesi var braukt. Man dienā jābrauc ir uz darbu 40 km. Nu, turp un apakaļ. Man sanāk ap 300 kronām kaut kas izmaksas braukšanai pa mēnesi. Tā kā stipri vienalga, ko domā. Galvenais, ka lēti. Un vēl jau vairāk, ja tev ir 498 zirgspēki, tad tev vēl vairāk vienalga, ko pa tev domā. Tu varētu atnākt arī Apenēs. Nu, kaut kad Apenēs tev notiek izmest no veikala. Ties, kur viņi atrodās. Mošku uzprasīt kādam, vai nebūs ātrāk tādā veidā. Zinu, kur varētu būt oriņš varētu būt kaut kur tur. Verktojs un bīls, man liekas, kādu komplekti šitiem brīnumiem. Kurš biltem ir riktīgi fancy veikals tādā ziņā, ka, ja tu negribi šausmīgi daudz ieguldīt savā mašīnā, tad tu arī visu kaut ko sapirkt lētāku naudu. Izties pēc oriņķiem, šķiet, laikam nedarēs. Bet, ja kaut kas izstās baigi stipri līdzīgs, tas nozīmē, ka mēs esam varam tuvu. Jā. Tur plasmasiņa jau te parādās. Cik punktu vajadzēs kādam prasīt kaut ko? Šitā varētu nodarīt. Tad arī saimniecībā. Laikam koncentrēsimies na mērķi. Gumijas. Varbūt vienkārši prečus nopirkt. Viņš man jautāja. Tā. Te kaut nē, diez vai. Te sāk parādīties kaut kādas sities. Jā, kādam komplektam noteikti. Es negribu ticēt, ka nav. Pagaidīsim pēc sevis, vai neproduktu. Stipras pretensijas, ka viņi rāda. Ja sūdzies man
kādā supertiesā. Par šādu. Neko ir kaut kāds siksnis. Man sāk jau vēders sāpēt. 100 punktus aiziešu uzprasīt, kur šeit tāda ir, un tas atradīsies kaut kur, kam tas pagājis garām. Tas ir vairāk skaidrs. Varbūt vienkārši datorā ierakstīt. Nē, es uzprasīšu meitenei. Vai arī datorā. Respektīvi beidzās kartē atmiņa. Hei! Bija jāņem cita karte. Stulbi. Ko darīs? Baigi nestāv. Šitādā laikā būtu ar mocu jābrauc, nevis ar mašīnu. Bet par cik bišķi temperatūra, bišķi galvas sāp ar mocu laikam nav īsti riktīgi braukt. Dīzeļa cenas jūs redzējāt? 100 punktu redzējāt? Tā jau es brauktu biežāk ar savu busiņu, bet tāpēc, ka tā eļļa, nezinu no kurienes, un nav skaidrs, kad ir mainīt zobsiksni. Iepriekšējais saimnieks teica, ka pie 300 000 tagad ir 317 apmēram, bet es neticu, ka viņš ir mainījis. Un plus vēl tas, ka dīzels, Norvēģijā vienbrīdi maksāja ap 30 kronām litrā. Sākumā vajag uzvilkt cimdus īstenībā. Atpakaļ. Lai rokas būtu tīras. Tā, palūrēsim, vai tas mūsu komplekts ir kaut ko asu vajadzētu. Žēl, ka nav viena paziņa blakām, viņai ir asa mēle. Būtu arī noderējusi. Jau nu patiesības mirklis, ko mēs viņu noliksim. Vajadzētu izmest, bet nolikšu mašīnā. No sērijas nolikšu pagaidām, bet viņš tur noteikti braukās, nezinu, 500... Vai tur reko? Raurē? Nebūs. Arī ne. Brēd, gandrīz. Šitas varētu saiet tehniski. Šitas te brīnums, ne? Izskatās pat līdzīgi. Un tāpēc, ka tas ir izstaipījies. Šitas jau noteikti kaut gan nevar saprast. Šits varbūt labāk ies kopā, ne? Vai pamēģināsim šito. Šitos jātaisa ciet savādāk, viņiem tendence, es zinu, ka tendence viņiem vienkārši aiziet pastaigāties. Es domāju, ka šitas varētu sajiet īstenībā. Nav baigi loģiski viņu precīzi mērīt, jo viņš tāpat nebūs. Jo tas ir vecs, izstaipījies un kantēns. Pasties, vispār atšķirība. Šitas ir kāds kantēns, vecais, un šitas ir, kāda viņam jābūt apaļam. Varbūt diametrs nav riktīgais, bet šitas noteikti vairs neko nedarīs 100 punkti. Uzliksim virsū, paskatīsimies, kurš labāk. Nē, šitas tāds tā kā bišķi paļurīgi ir. Vajadzētu laikam to otru likt. Tūlīt viss riņķis sacūkošu. Šis kaut kā baigi labāk uzgāja. Tā viņš šķiet. Pasties. Vai ne? Viņš neļurkājās. Un ok. Pasties kāda atšķirība. Tur viss slikti, viss kantēns, un te ir pasties viss smuks apaļš. Noteikti nekad dzīvē nav mainīts. Visticamāk. Tā. Šito mēs liekam atpakaļ. Ar domu, ka mums viņu nekad nevajadzēs. Vai ne? Tā. Bet vismaz tagad man ir oriņķi. Ja kurāt vajadzēs, tad zināšu, ka man ir. Šis nav sačakarēts. Da labi. Nopietni. 2 gabali.
Nafigā, 2. Viņam tur paredzēta 2 būt. Kaut kā bišķi stulbi liekas, ka 2 gabals tur vajag. Nav brīnums, ka tecēja. 2 gabali. Varbūt viens bija domāts te. Nu, jā. Bļāviens. Ok, vēl vienu oriņķu vajag. Reāli jau vajag katrā pusē pa vienam. Ej tu nost. Tas ir cirks gatavais. Remontņiki. Tāda remontētāja, ka vienkārši gribas uz toaletu aiziet. Šī te uzliek 2, te nevienu. Skaidrs, ka tev iestur eļļu pa visām pusēm daļ spiediena. Nu vismaz šitas būs noteikti salabots. Es to sūdu dabūšu apakaļ tagad. Rokas nevar iebāzt nekur. Cimdus saplēsmu. Kas ar šito dara? Bļēd, es kaut ko noņēmu nost. A tu nebija tā, ka tam bija jābūt bišķi stiprāk virsū? Vai viņš vienkārši tik tīzli arī viņš te ir virsū? Šits brīnums. Šits te. Viņam nebija kaut kam jābūt vēl virsū? Kaut kādam žņaugam vai kaut kam tādam? Kaut kam varbūt tas vienkārši kaut kāds atgāzes, ne, bet... Nu jā, varbūt tas ir kaut kāds liekais gaisa atgāzes. Bet nu tāpatās kaut kam jābūt. Kaut gan izstāst nekas tur nav bijis virsū. Tā varētu redzēt kaut kādu šito teriņķi, bet neizskatās, ka tur kaut kas tāds būtu bijis. Un šitam vajadzētu sajiet. Jāpamēģina. Šis te garākā vai īsākā, kur tā, jā. Mums kaut kur citu nolas jau pazaudējuši. Nebūs baigi forši. Es vēl joprojām esmu šokā par to, ka reāli vienā pusē 2 riņķi un otrā pusē vispār nekā. Tagad pusstundu čakarēšos, kamēr sapratīšu, kurā pusē skrūvs ir. Ar šito vajadzētu sajiet. Kaut ko virsū varbūt uzlikt vēl. Pa milimetram te viss notiek. Te reāli nav vietas baigi. Varbūt jau nomainīt īsāku kātu, varbūt arī labāk būtu. Vai ne? Šitā viņš negrib. Tā viņš ļoti viegli iet iekšā. Ļoti aizraujoši video. Čals skrūves. 30 minūšu garumā. Ja viņš ikurāti apstājās, viņš neļauj vairāk, nozīmē, ka ar mīlestību pievilksim. Atkal ar jūtām. Tā. Kaulkrakšķi. Pareizi ņūton. Tā. Šits tā kā būt. Tagad vajadzētu šito sūdu dabūt virsū kaut kā. Visticamāk, viņam vajadzētu kaut kā šitā. Negribās baigi salauzt. Nevar saprast, ir iekšā vai nav. Nē, es esmu tā teicis. Pilnīgi pietrūkst. Bet tāds. Jā.
varbūt vajadzēja šito sākumā uzlikt un tad to. Grūti pateikt. Nebija labi doma ņemt to nost. Pagaidi? Nē, negaidi. Ir? Nav. Kaut kā iemānīt, bet jau negrib virsū līst. Ja izslēgt video skaņu, video bildi, atstāt tikai tekstu, padomāt, ka nevis mašīnu remontē, bet kaut kādu netiklībām notarbojās. Jāsāk runāt svešu valodā. Saņemies. Nu. Kāpēc tu tā dari? Ui, te jau viss tāds paslikts ir mazliet. Štāds. Arī jau no pirmās svaiguma var redzēt. Galvenais nenolūks. Mūsu bišķiņa reļi kaut kāds sasmērēt. Viņas labāk slīd. Lai labāk virsū iet. Ņemt nost šito nebija baigi gaišā doma. Es viņu apakaļ nevar dabūt vairāk normāli. Galvenais tausties pa tumsu nesaproti, kas kur atrodas. Pareizi vai nepareizi. Liekas tā kā pareizi, bet varbūt arī nepareizi. Bet bļāviens. Kaut kas te nav riekstā ar šito visu. Kā izskatās? Izstās tā kā virsū, vai ne? Tagad mēs tikai šito pieliksim kaut kā. Tagad tikai kā nu viņš bija. Šitā. Liekas loģiski. Uzpildīju sākumā šito. Un tad to vajadzētu sajiet. Bet tāda puzle, kur maz neliekās. Tā. Šitas man uzgāja virsū. Šitas man uzgāja. Vai ne? Tā. Viss ir? Tā. Jā, laikam ir. Tā, labi, tur oriņķis ir, tas ir tur virsū. Pa šejieni vairāk eļļa nepilēs un netecēs. Tas nu ir skaidrs, ko tur var redzēt. Un es nepadirstu telefonu vēl. Tā. Kas mums te ir? Redzi? Te izskatās kaut kas labs. Te varbūt sulojās. Kas te vēl? Tas tāds ir vispār. Tas kaut kas tas ir. Un tur ir kaut kāds savilcējs, bet viņš reāli neko nedara labu. Tā guma ir tā, ka tāda veca ķeska ir. Veca pastāva. Bet tas ir kaut kāds, tas ir korpus kaut kāds. Tur kaut kas reāli noslīdējis nost. Bet kas tas ir, es nesaprotu. Tā ir eļļa. Tā ir eļļa. Nu, tas ir kaut kāds, izskatās viss slikti tur. Nu, ļoti slikti tur izskatās. Nezinu, vai tu redzi? Nezinu, kā labāk tam pat parādīt. Kur ellē? Bet es pats neredzu, kur ellē ir. Izslēdzās. Priekš kam tu izslēdzies?
Kur ellē? Tā. Jā. Kreč kaut kur tur. Es ceru, ka video var redzēt. Kurš tur kaut kas slapši, kreč riktīgi. Kaut kādā vienā brīdī var redzēt, es tikai nevaru saprast, kurā brīdī var redzēt. Tas laikam ir tas. Jā. Kaut kas tas ir. Kas tas ir? Hreniņi saprot. Respektīvi, es nezinu, vai tas bija tas iemesls, kāpēc tur tecēja, bet izstāsta, ka tur ir tecējis iepriekš. Un ja vienā pusē ir 2 oriņķi, dubults biezums, a otrā pusē nav neviena oriņa, tas nozīmē, ka eļļa pa turienes 100 punktināks ārā, ja tur ir spiediens kaut kāds. Tā kā varētu būt, ka kaut kādu mikroeļas noplūdu tāpatās mēs novērsām. Tā kā. Jāsaliek viss pa vietām. Ir. Un ja noliek instruments vietā, tad arī nākotnē tie instrumenti ir. Jā, šitas bija viens no ātrajiem remontiem šim Volkswagenam. Tā viņam viss iet, motoriņš, viss rūts, viss kapitāli kā šķiltā iet, bet jā, tā eļas noplūda ir. Man ir neliels video, ko es tūlīt ielikšu no tā, kā izskatījās karters. Daudz tur nav tādu materiālu, bet bišķiņi ir. Kur tu vispār? Vai notīries tu vispār? Re, kā izskatās. Te, kur vajadzēja būt blīvei, tur nekā nav. Un brīnums, kāpēc līst eļļa? Protams, te tak nav nekā nahren vispār. Bet jā, tas ir viens no maziem remontiņiem, ko es tagad izdarīju. Uz ātru roku, lai nav tur baigi atškarējās, jo tur noteikti bija kaut kāda noplūde, vairāk skaidrs. Pa to posmu lejā es nezinu, kas tas ir. Tas ir kaut kāds eļļas, kaut kāds ir tas. Varbūt pa to savienojumu kaut kur tur nāk eļļa, bet es negribu ticēt. Es domāju, ka tur kaut kur citur. Es ļoti ceru, ka tas bija tas, ko es tikko salaboju. Un tad nebūs vairāk tā eļļa. Neticēs. Cerams. Varbūt arī motors kaut kā vēl klusāk strādās. Kaut gan. Diez vai. Labi. Ok, davai. Paldies, ka noskaties. Un ja patīk šitāds kaut kas šāda tipa īsie video, tad padod ziņu un ieliec laiku, ierakst kaut kādu komentāru. Un tad mēģinās vēl kaut ko filmēt, ja patīk. Ja nepatīk, tad es to nedarīšu. Es jau tā daru tīri tā kā priekš jums. Lai jums interesanti. Bet ja nav, tad nav. Bet jā, ja patīk, spied laiku. Ja nē, spied laiku. Davai, čau. Kaut kas te netīrs. Loģiski. Vai vēl sūdīgāk kaut kas. Pagas tev notīrīšu. Bišķi labāk ir. Nē, nav. Čalis mēģina notīrīt lēcu ar netīru džemperi.